Andrito, ko tu tāds skumīgs sēdi? Nu, zini ko, es redzētu, kā tu te sēdētu manā vietā. O, kas tad noticis tāds? Atkal kādas ziepes savārīja. O, kā kādas ziepes es savārīju? Kā kādas ziepes tu savārīji? Ar Rumāniju? Kas Rumānijā bija ko? Ko bija Rumānijā? Nu, biju. Nu, labi gāja laikam. Nu, protams, ka labi gāja. Kā tu domā? Tā atpūtos forši. Facebookā paskaties, super. Klausies, šitā te, tagad, ko tu tāds skums tikko, ka tu pats nebija? Tā mani nevajadzēja būt, es speciāli tevi sūtīju, lai tagad tevi Elžbita arī knābā tur. Tu speciāli to darīji? Ko tad tu tāds skumīgs, tak tev viss sanāca, kā tu gribēji? Klausies, man tagad ne tā. Atnāca vēstule. Kāda vēstule? Kāda no Rumānijas? No Rumānijas vēstule atnāca. Kā viņa varēja tik tālu atnākt? Es necerēju, ka viņa atnāks. Jā, atnāca no Rumānijas vēstule. Nu, ja kas tad tajā vēstulē ko? Kā viņa varēja atnākt? Pa pastu atnāca. Pasts Rumānijā ir arī, taču pasts ārprāts, es to nedomāju. Klausies, kā ir ar to līgumu? Kas ar to līgumu? Kur tas līgums vispār ir? Ko jūs ar Rumānijā slēdzāt? Līgums? Kaut kur jau tepat pašvaldībā mētājas. Klausies, tu taču parakstīji to līgumu? Nu, protams, parakstīju, kā es citādi visi parakstījās, es parakstījos. Klausies, tu to līgumu lasīji? Kā tad citādi? Vairākas reizes, uz priekšu, atpakaļ un tā, es uzmanīgi lasīju. Klausies, un kas tad tajā līgumā bija teikts, ko? Es nezinu, kas bija teikts, bet es viņu lasīju. Klausies, kādā valodā bija līgums? Kādā valodā? Nu, latviešu viņš nebija. Kādā, es nezinu. Es tikai lasīju, burti bija pazīstami. Es tos burtus uz priekšu atpakaļ, no augšas uz leju, un es vairākas reizes pārlasīju. Nu, tu esi gan auna piere. Tu tak neko nesaprati laikam. Nē, nu kā es sapratu, ka man viņš jāparaksta, un es viņu parakstīju. Tas, ka ir līgums, es ar to sapratu. Bet kas tajā līgumā teikts? Nezinu, kas teikts. Es viņu pārlasīju un parakstīju. Klausies. Kas tev lika rakstīt? Nu kā visi lika? Žanita arī skatījās un neko neteica, ka es parakstu. Nu tu zini ko, piestrādāja man te ziepas. Kādas ziepas? Viņi saka, ka mēs līguma saistības nepildam. Kā nepildam līguma saistības? Mēs pildam visas līguma saistības. Bet ko tad tu pildi? Kas ir jāpilda? Nu jā, viņi saka, ka mēs nepildam. Ārprāts, nu kā viņi šitā var atļauties teikt uz mūsiem? Nu tā voti saka. Un zini, ko viņi saka? Ko tad mēs nepildam? Kaut kādus kultūra pasākumus nepildam. Viņi grib agrāk atbraukt nekā bija domājuši. Nu tā, lai viņi brauc uz šeit un mums kultūra pasākumus sarīko. Nē, jau viņi. Mēs nepildam. Ko tad mēs nepildam? Saproti, līgumā ir teikts. Rumānijā ir kultūra pasākumi, tā taču ir vampīru zeme, un viņi pieprasa vienu skaistu daļu meitinu no Aglonas. Ārprāts! Tādi viņiem kultūras pasākumi, ko? Nu, ko tad uz Rumāniju brauci, tak vajadzēja zināt, kas tā par valsti. Ārprāts! Ko tagad? Nu, es nezinu, ko tagad, kaut kas jāizdomā. Klausies, zini ko? Izdomāsim tā. Piemetīsimies par duraciņiem un aizbrauksim uz Rumāniju. Interesanti, kas tālāk? Nu jā, piemetīsimies par duraciņiem, aizbrauksim un runāsim tikai latviski. Māsim ar galvu un tad pateiksim, ka viņi nepilda. Tas būs interesanti, klausies, bet klausies, par kādiem līdzekļiem mēs tagad brauksim? Toreiz par pašvaldības braucām, kā tagad? Nu jā, nu tagad mēs divi vien, mēs varētu litot, tas būtu 5 reizes lētāk. Nu vienalga, bet es no savas kabatas negribu. Es jau negribu no savas kabatas, bet zini ko, mēs aizbrauksim par savu naudu, vēlāk kaut kā norakstīsim. Nu tā kā vienmēr, nu protams, ar atpakaļējošu gaitu, nu protams. Klausies, un tad es domāju, ka mēs viruļiem no šīs situācijas, tāpat kā no visām pārējām. Tu neuztraucies, Andrito, es visu nokārtošu, es izlasīt, es parakstīt, es saprast un nesaprast, bet es visu nokārtošu. Andrito, kā man tagad viegli palika, klausies. Andrito, klausies. Nu jā, Igorito, man tagad viegli palika, braucam.